Katru gadu februārī visā pasaulē Starptautiskā koučinga federācija rīko koučinga nedēļu. Arī Latvijā no 14. līdz 18. februārim Starptautiskās federācijas Latvijas nodaļa organizē šādu pasākumu. Tajā piedalīsies vairāk nekā 20 profesionāli kouči, kuri vadīs 28 dažādus seminārus, meistarklases un sesijas. Pasākumi notiks nevien Rīgā, bet arī citviet Latvijā. Es saprotu, daudziem noteikti vārds koučings ir svešs un nesaprotams un ir dažādi priekšstati. Tieši tādēļ šajā nedēļā visiem interesantiem būs iespēja izprast priekš sevis, kas tad ir koučings, kā viņš darbojas un ko koučings var dot profesionālai izaugsmai, personīgai dzīvei, sapņu sasniegšanai, tāpat uzņēmēju darbībai un komandas attīstībai. Šī nedēļa ir domāta visiem interesantiem, gan profesionāliem koučiem, gan arī studentiem, gan personāla vadības speciālistiem, arī uzņēmējiem un biznesa vadītājiem. Koučingu plaši izmanto biznesā, pedagoģijā, sportā, žurnālistikā un citās nozareis. Tā galvenais mērķis ir paaugstināt cilvēku personīgo un profesionālo izaugsmi. Pats koučinga process ir sarunu sērija starp kouču un klientu. Tā nav padoma došana. Tās ietvaros klients vērtē pats sevi, pats nosaka savas iespējas. Koučingā vissvarīgākais ir 3 lietas. Pirmkārt, profesionāls koučs nekad nedos padomus un nedos savu vērtējumu, nepārnesīs savu pieredzi. Tā būs klienta atziņas, klienta vērtējums. Otrkārt, šim klientam, kurš strādā ar kouču, ir jābūt gribai risināt to un strādāt ar šo jautājumu, kuru viņš sev ir izvirzījis. Un treškārt ļoti svarīga lieta ir šī uzticēšanās, jeb ķīmija starp kouču un viņa klientu. Un ja viņas nav, tad, protams, klientam ir iespēja meklēt citu kouču, ar kuru tā ķīmija var izveidoties. Lai arī koučings Latvijā ienācis salīdzinoši nesen, to jau izmanto daudzi zināmi uzņēmumi. А эффективность коучинга в бизнесе подтверждают многие западные исследования. Например, журнал Fortune опубликовал исследования, которые подтверждают, что продуктивность менеджера и качество оказываемых услуг повышается практически на 50%. В Латвии коуч – это молодая профессия. И у нас еще нет исследований, достаточных для доказательства его эффективности здесь, в Латвии. Однако многие компании, крупные компании в Латвии, уже активно используют коучинг в своей работе. Такие компании, как Nordea, Swedbank, Cesualus, Автонамс, FN Service, ДНБ Nord активно используют коучинг для открытия потенциала своих сотрудников. Vairāk informācijas par koučinga nedēļas aktualitātēm varat uzzināt interneta mājaslapā www.icf.lv.